Ko nozīmē drošs apdzīšanas manevrs? Drošs apdzīšanas manevrs pirmām kārtām nozīmē to, ka nevajag nekur steigties. Uz to pasauli mēs nesteidzamies. Manevru vajag izpildīt apdomīgi un droši. Kā to darīt? Skaties video. Ko nozīmē drošs apdzīšanas manevrs? Pirmām kārtām nevajag steigties. Nevajag steigties uz to pasauli. Apdzīšanas manevru ir jāpilda droši, lai jūs nemaisītu arī pretīm braucošām mašīnām un neveidotos avārijas situāciju. Autovadītāji taisa kļūdas, ka pirmkārtām viņi novirzās pārāk tuvu labai malai, līdz ar to viņam nav redzamības, kas notiek priekšā. Ir drusku jāizbrauc tuvāk viduslīnijai. Kad jūs braucat tuvāk viduslīnijai, jums ir ļoti laba redzamība, kas notiek priekšā. Un otra kļūda, ko taisa autovadītāji, viņi pielien pārāk tuvu priekšā braucošai mašīnai, līdz ar to arī redzamības nekādas nav. Līdz ar to turaties bišķiņ no priekšā braucošās mašīnas tālāk, lai jums būtu vieglāks apdzīšanas manevrs un labāka redzamība. Nu, tūlītās mēs sagaidīsim drošu attālumu, lai man būtu laba redzamība, ka priekšā neviens nav. Nekad netaisiet apdzīšanas manevru kaut kādos līkumos, pagriezienos vai pirms kaut kādiem uzkalniem, kad jūs neredzat pretīm braucošās mašīnas. Nogaidat 1–2 minūtes un viss parādīsies. Nu, lūk. Ir ļoti labi redzams, ka aiz baltās mašīnas man ir drošs attālums, nav pretīm braucošās mašīnas, parādam pagriezienu un smuki ejam apkārt. Kad jūs apdzinat mašīnu, neaizmirstiet paskatīties spogulī, ka jūs ieraudzījāt apdzinamo mašīnu un atgriežaties atpakaļ. Taču tagad jums ir iespēja paskatīties piemēru, kā noteikti nevajag darīt, ja jūs plānojat apdzīšanas manevru. Šajā video jūs redzēsiet, ka tur bija pirmkārtām pilnībā nepareizi noprognozēts pretimbraucošā mašīna ātrums un attālums, kā arī avārijas situācijas izraisīšana. Tā gan nedarat. Par ātru izlemts apdzīšanas manevrs lika tagad nobremzēt gan priekšā braucošajiem smagajiem, gan pretīm braucošajiem smagajiem.